Nu, te jūs, protams, varat redzēt Leonu tādā izteikti raksturīgā skatā, tādā, stoiķa pozīcijā, kurš ir kaut ko vai nu centies īstenot, vai jau īstenojis. Domājot par to, kā lai es šo te lekciju uzbūvēju, man dikti negribējās, lai tā būtu garlaicīga, lai es mētātos apkārt ar dažādiem uzvārdiem, proti filozofu, rakstnieku, estētikas speciālistu uzvārdiem, kuri droši vien lielākai daļai nav zināmi. Un tad, kad es pārlasīju visu 51 Kentaura numuru, tad es nonācu pie secinājumā, ka man varbūt jārunā tādā plašākā kontekstā, ne tikai par Kentauru. Jo Kentaurs jau faktiski bija noslēgums vienam tādam ļoti raksturīgam Leona dzīves posmam, un pat varētu teikt raksturīgam viņa būtības vektoram. Un, proti, es sākšu ar tādu ļoti personisku atmiņu, kaut kad 70. gadu otrajā pusē, kad Leons jau bija izdevis savu pirmo krājumu Liepas koks Zelkšs asins. Mēs bijušie Leona kursabiedri diezgan bieži tikamies un bijām ievērojuši, ka Leons laikrakstā Literatūra un māksla publicē tādas nelielas esejītes par dažādiem latviešu un citautu rakstniekiem. Piemēram, par Sudrabkalni jūs noteikti šo brīnišķīgo eseju esat rakstījuši, bet Leons nopublicē arī eseju par Viktoru Hugo, ko viņš nav ielicis nevienā savā grāmatiņā. Un vēl es varētu piebilst, ka Leons tieši šajos 70. Gadu vidū sāka rakstīt arī Nidas. No tās arī faktiski bija esejas. Bet kāpēc es to visu stāstu? Gan Nidās, gan tajos, teiksim, mazajās esejītēs Leons parādījās kā tāds cilvēks, kurš grib informēt plašāku latviešu sabiedrību par viņam nozīmīgiem dzejniekiem, par viņam nozīmīgām problēmām, par viņam nozīmīgiem jautājumiem. Un tad es ļoti labi atceros vienu frāzi, ko izteica mana kursabiedrine Zamaiča, Inte Zamaiča. Viņa teica, Klau, bet Leons tak darbojās kā apgaismotājs. Viņš grib parādīt latviešiem to, ko pats zina, ko ir izpratis, arī šo te mītisko aspektu, kas Leonu ļoti aizrāvā jau kopš, teiksim, 72. 73. gadā. Tas Leonam arī bija ļoti būtisks. Un tieši šo apgaismotāja aspektu Leona dzīvē gribētu uzsvērt kā vienu no pašiem centrālajiem vai galvenajiem, kas raksturoja viņa personību. Katrā ziņā tas bija ļoti būtiski. Leons kā apgaismotājs darbojas gan savā pirmajā apceru eseju studiju grāmatā Vārda laikabiedrs. Man diemžēl portfelis nav bezizmēra un es to nevarēju atnest un parādīt. Bet katrā ziņā Leons kā apgaismotājs ir darbojies, varētu teikt, līdz pat mūža beigām. Tas būtu varbūt tā sāsināt teikt, bet vismaz līdz šā gadsimta kaut kur otrās desmitgades vidum droši. Te ir, protams, jūs redzat atsevišķus numurus Kentaura izdevumā. Kentaurs 21, 51 numurs, tas ir unikāls skaitlis no 92. gada aprīļa līdz 2010. gada aprīlim. Apjomi bija ļoti dažādi, sākot no 80 lapusītēm pirmajiem numuriem, un tad bija numuri, kas jau bija pie 200 lapusēm. Nākamais par Kentaura ierosmēm. Es atļaušos nolasīt kaut ko plašāku. Es šeit esmu uzrakstījis, Leons ir rakstījis, tā jau skolas gados veidoju savus žurnālus, un turpinot to. Leons rakstījis ir šajā te mazajā grāmatiņā dzīves stāsts un 33 dzejoļi. Kopš agras bērnības, kad es nonācu rakstītā un iespiestā vārda valdzinājuma varā,
pūlējos vārda burvību likt lietā arī pats. Izdeva rokrakstā neskaitāmus žurnālīšus, protams, pārsvarā literārus, nosaukumi Sarkanā pildspalva, Uguntiņa, Apolons, kā arī vēsturei, geogrāfijai, botānikai, sportam veltītus. Daudzi droši vien nezina, ka Leons bija domājis studēt bioloģiju, bet tikai pateicoties savai skolotājai, literatūras skolotājai, novirzījās uz literatūras studijām par sportu. Leons skolas gados bija ļoti sportisks un pie savas mājas Ausekļos viņš pat bijis ir iekārtojis nelielu stadionu, kā man stāstīja vietējie cilvēki. Un tad nākamais fakts. Leons ir bijis ļoti gandarīts par to, ka to, ko viņš meklēja, viņš varēja realizēt sākumā šajos pašizdotajos žurnālīšos. Diemžēl tāds ir tikai viens saglabājies Leona dēla Adriāna rīcībā, pārējie aizgājuši kaut kur nebūtībā. Nu, trešais, ko es esmu uzrakstījis pirms Kentaura, Leons vada žurnālu Jaunās grāmatas un grāmata. Tas ir no 89. gada jūnija līdz 91. gada beigām. Nu, un te es paņēmu, lai jums būtu ieskatam, viens žurnāls, kur Leons, tad, kad vēl nebija galvenais redaktors, ir redzams uz vāku, un tur viņš publicējis. Un te tāds ir faktiski pirmais žurnāla Jaunā grāmata eksemplārs, kuru Leons parakstīja kā galvenais redaktors. Tur ir Leona tāda vairākas apceres, bet jūs varat paskatīties, tātad tie ir ļoti interesantas bildes, kur Jānis Peters, ko Leons šajā žurnālā ir arī rakstījis, redzams kopā ar dzejnieci Liju Brīdaku, un blakus Jānim Peteram stāv blakus tāds Alfrēds Rubiks. Kādi varbūt atcerās, kas bija Alfrēds Rubiks. Žurnāls grāmata. Nu, faktiski es uzskatu, ka šis ir pirmais kulturoloģiskais žurnāls latviešu žurnālistikā, latviešu literatūras vēsturē, latviešu humanitārajā domā. Ja ir interese, varat pameklēt bibliotekā. Faktiski te ir visi pamati ielikti šajā grāmatā. Leons raksta gan par humānisma jaunajām īpatnībām, pareizi sakot, publicē citu autoru tekstus, teiksim, Martinu Heidegeru, publicē Mārtinu Buberu, publicē viņam diezgan tuvo Eženio Sabato. Šeit, piemēram, ir žurnāls veltīts, es atvainojos, ka tas tāds noplicis, bet labāk, ka man nebija apceres par postmodernismu. Šeit ir arī Leonam ļoti tuvais Dienvidamerikas dzejnieks Octavio Paz, ko Leons ļoti, ļoti cienīja. Nu, te varat apraudzīt tātad to, kas bija pirms Kentaura. Un tagad tas ceturtais, ko es uzrakstījis, tas ir tas, ko varbūt daudzi nezin. Un Leons arī kaut kur tikai sekundāri par to ir minējis. Kas tad bija viņa, teiksim, tādi impulsētāji, rosinātāji izdot šāda tipa žurnālus? Protams, es jau pieminēju to, ka Leons izdeva tādus paštaisītus žurnālus, bet kas viņu orientēja gan uz grāmatu, gan uz Kentauru 21. Un tur es atkal varu pastāstīt tādas ļoti personiskas atmiņas. Leons 70. gadu sākumā bija ļoti aizrāvies ar renesanses humanistiem. Lorenzo Valla, arī dižais dzejnieks Petrārka, vēl citi humanisti. Un kāpēc es to uzsveru? Renesanses humanisti faktiski atjaunoja interesi par antīko kultūru. Visa tā interese par antīko laikmetu sākās tikai renesanses laikmetā, nu, pēc tā nosacīti drūmajiem, kuri nemaz tik drūmi nebija, pēc drūmajiem viduslaikiem. Un atceros, ka Leons ar lielu aizrautību nesāja sev līdz, stāstīja un runāja par krievu pētnieka Hladovska grāmatu Renesanse un tās ideāli. Es apmēram tā
neprecīzi varbūt atceros, bet tā bija Leonam viena no mīļākajām grāmatām, un viņš jūsmoja par šiem renesanses humanistiem kā tādiem, kuri savas idejas centās dot vai centās iepludināt arī savos lasītājos, klausītājos, nosacīti runājot tā varētu teikt, tautā. Nākamais es uzlicis nācijas apgaismošana, atgriešanās Eiropā. Šo niansi es uzsvēršu pašās beigās. Lai paliek tikai tā deklaratīvi pieteikts. Tad Leonam bija tik tiešām svarīgi apgaismot nāciju par tām vērtībām, kas padomju laikā tika noklusētas, ignorētas, daļēji arī aizliegtas. Protams, atgriešanās Eiropā. Tiesa ir tāda frāze, mēs jau visu laiku esam bijuši Eiropā. Nē, padomju laikos mēs nebijām Eiropā viena iemesla dēļ, ka visi tie kultūras sasniegumi, kas bija Eiropā gan 20. 30. gados, bet īpaši pēckara gados, mums lielākoties nebija zināmi. Tātad Leonam bija ļoti, ļoti būtiski tieši šī te atgriešanās Eiropā. 6. tas uzrakstījis intelektuāļa pienākums un misijā. Žurnāla Kentaurs 3. numurs, man liekas, ka to es nepaguvu ielikt iekšā vienā iemesla dēļ, ka tas portfelis bija aizpildīts. Leons 3. numurā, 3. numuru veltījis ir intelektuālisma tēmai un nodefinējis to, kas ir intelektuālis. Intelektuālis nav tikai tas, kurš ir erudīts, kurš ir gudrs, kurš ir spriestspējīgs, bet intelektuālim arī ir misija. Un šī misija ir tāda, to, ko intelektuālis zina, saprot, mēģināt pēc iespējas aktīvāk, daudzveidīgāk korespondēt ar citiem vai mēģināt citiem iestāstīt, ka tā ir arī vērtība. Un 7. es uzrakstīju interese par izdevēju darbību. Tā nav mazsvarīga. Un kāpēc šo lietu es uzsveru? Leons šajā te mazajā grāmatiņā kādās 3 lapusēs ir aprakstījis, kā viņš pirms tam ir darbojies gan kā dzejas nodaļas redaktors laikrakstā Literatūra un māksla, kā izdevis pirmo latīņu šriftā Moldāviem veltīto speciālu izdevumu Balss, ko nelegāli ir aizvedis uz Kišiņevu kopā ar savu kundzi Mariju. Un Leons ir uzsvēris, ka attiecībā uz to žurnālu grāmatu, ko es jums iedevu un parādīt, ka šajā žurnālā grāmata viņš faktiski ir sācis izdodams šo žurnālu grāmatā un veidodams šo žurnālu grāmata, faktiski ir sapratis, ka izdevēja darbība ir viens no viņa, teiksim, dzīves aicinājumiem un dzīves darbiem. Protams, pieminot šo izdevēju darbību, noteikti atcerieties, ka Leons neizdevā tikai žurnālu Kentaurs 21. Leons ir izdevis savā apgādā, vai pareizāk sakot, savā un dzīvesbiedres Marijas apgādā 71 grāmatu saskaitīju, ieskaitot tur, protams, arī tādas mazas dzejas mazgrāmatiņas. Un te es paņēmu ar tādu diezgan lielu atlasi dažas grāmatas, kas Leonam no viņa izdotajām grāmatām bija ļoti būtiska. No latviešiem viņam bija ļoti būtisks Haralds Biezais. Haralda Biezā 3 grāmatas, kas veltītas ir latviešu mitoloģijas pētniecībai, Leons uzskatīja par vienu no saviem tādiem labākajiem veikumiem, strādājot apgādā Minervā. Bet te ir Leona lielā autoritāte, Mirča Eliade, reliģiju vēsturnieks, mitoloģijas liels speciālists. Leons Minervā izdeva 3 Mirčas Eliades grāmatiņas, un vēstulēs Haraldam Biezojam raksta, ka Latvijā
daudzi neteiksim tā, bet bijuši cilvēki, kas protestējuši pret šāda autora izdošanu, pat inkriminējot, ka Eliādam bijuši fašistiski uzskati. Katrā ziņā Mirčē Lēdi ir viens liels pasaules mēroga zinātnieks. Otra grāmatiņā ļoti zīmīga. Te ir tāds uz muguriņas skaitlis 2. Tā ir otrā Leona izdotā grāmatiņa Apgādā Minerva. Un paskatieties tātad uz šīs grāmatiņas virsrakstu vai nosaukumu – Mākslinieka atbildība. Leonam ļoti būtisks jēdziens. Tātad mākslinieks neraksta tikai sev, mākslinieks raksta arī plašai publikai, tiecoties to, ko viņš saprot kā vērtību, arī dot nosacīt, teiksim, lasošai publikai jeb tautai. Un te ir tāda lieta, nianse, ko Leons šajā te Maritēna grāmatiņā ir noteikti būtu akceptējis. Problēma, kas māksliniekam vienmēr rodās, mākslinieks nedrīkst būt vājš Dieva dotās uzticības priekšā, bet gan būt pietiekami stiprs un godīgs savas mākslas plašumos. Vienmēr būt kungs pār visu to, ko viņš iesaista spēlē. Tātad Leonam ļoti būtiska grāmatiņā. Atminos, ka Leons šo grāmatiņu daudziem dāvināja. Un te ir viena no beidzamajām Minervā izdotajām grāmatiņām. Leonam ļoti, ļoti tuvs filozofs, Boēcijs, faktiski varētu teikt, pēdējais latīņu kultūras mantinieks un popularizētājs un pirmais skolasts. Skolasts nenozīmē kaut ko negatīvu. Skolastiskā literatūrā un skolastiskais pasaules uzskats ļoti raksturīgs viduslaikiem vai tam, kas sekoja pēc Romas impērijas sabrukuma. Un ļoti zīmīgs ir šīs grāmatiņas nosaukums. Leons kādreiz man teica, tad, kad es jautāju, kāpēc viņam šis Boēcijs ir tik tuvs. Katrā ziņā es pirms Leons nebija publicējis Boēciju žurnālā Kentaurs. Tur ir 3 Boēcija raksti, un te ir tikai tā grāmatiņa. Viņš teica, tāpēc, ka Boēcijs dzīvoja krīzes laikmetā, un mēs jau arī dzīvojam krīzes laikmetā, kultūras krīzes laikmetā. Un lūk, stoiciskā kultūras cilvēka pozīcijā atrast mierinājumu filozofijā. Leonam ļoti, ļoti būtiska grāmatiņa. Tā, ejam tālāk. Viņš man neiet. Tā. Te es jums to rokās es nedošu. Bet Adriāns man ir uzticējis Leona tās dzeju klades, kuras Leons ir sarakstījis līdz 1975. 76. gadam. Lai es varētu papētīt, kā tapa Leons kā dzejnieks, kā tapa Leons kā tāda sabiedriski aktīvā personība. Un te es jums gribēju parādīt, pirmo kladi Leons ir aizsācis 1966. gada novembrī, decembrī. Pēc tam ļoti intensīvi rakstījis ir gan 67. gan 68. gadā, bet Leona, varētu teikt, pirmais īsti Leona briediskais dzejolis ir publicēts, pareizi sakot, uzrakstīts 1967. Gada rudenī. Tātad, cik tā sanāk, 67. un 2008. Jā.
Un to es domāju, ka daudziem tas ir zināms, bet es šo dzejoli atļaušos nolasīt. Dzejoli nosaukums Vakariņas. Tie, kas lasījuši Leona pirmo krājumu, noteikti zina. Tātad gauja pelēkaklīt vakariņās, tev ir koku šalkas un kāds zvaigžņu bezskvēpekļu klēpis malkas. Tikai tējai pasmel ūdeni no klusuma un miera, un pa vienai miglas katliņā šīs lāses iever. Kamēr vārās stiprumam plūc soļu reto skaņu, Leons ir labojis dažreiz nedzirdama šāda atnākšana. Ja būs gatavs dzēriens viegli dūmojošs un kūpošs, brīdi pierimsti un nesteidzīgi lūko. Paēd vakariņas gauja, paēd nesteidzoties, jo tūlīt tev tālam ceļam posties. Leons šo dzejoli pārstrādāja, tad, kad publicēja krājumā. Tātad tas ir pirmais īsti briediskais dzejolis. Un otru dzejoli, ko es gribēju vairāk, es nelasīšu nevienu Leona dzejoli. Es gribēju nolasīt tā iemesla dēļ. Leonu no universitātes izslēdza 70. gada 25. martā. Vismaz es nezināju, ka tā ir izsūtīšanas diena, bet Leons šajā dienā, kad tika izslēgts no universitātes, ir uzrakstījis tādu ļoti zīmīgu dzejoli. Leons to dzejoli lasīja priekšā saviem draugiem un kursabiedriem, un atļaušos to nolasīt. Čaka sirds. Ko tur liekties nav vērts, reiz pienāk tāds vakars traks, kad dejodams uz savas sirds par Rīgu iet atkal čaks. Tur, kur neonam alduguns skrien, pareizs, nepareizs greizs, zvaigžņu ābolā iekodies, iet vēl vienreiz, reiz. Zvaigžņu ābolā iekodies iet pa ietvēm, pa jumtiem, kas zin, kur palicis ormanis sen, kurā dzertuvē labākais vīns. Kas to zin, kur tu pats, kas, bet cik savāda tomēr sirds, tā akla un tomēr redz, tā kurla un tomēr dzird. Vēl vienreiz, reiz sirdi kā zekseri likt, zem tramā, lai sabrauc brauc, šovakar Rīgā ir čaks, viņš to drīkst, jo viņam ir otra sirds, tik neaptverama kā mēnesis mats, un šī laikam tiešām ir 1001. nakts, kad trakais par netraku kļūst, bet netraks pavisam traks, un dejodams uz savas sirds par Rīgu iet atkal čaks. Lai raksturotu, ka Leons to reizē uztverdams kā traģēdiju, tomēr neapšaubāmi pats savās izjūtās un dzejā to neparādīja kā traģēdiju. Viņam tomēr bija šī te sirds, Čaka sirds tēma ļoti, ļoti būtiskā. Tā, skatīsimies, ko es tālāk te būšu ielicis. Vai es nevaru kapieties, kāpēc? Aha. Te es, lai jums tas fons būtu tāds plašāks, saskaitīju, ka Leons ir izdevis publicējis, pareizāk teikt, 32 oriģināli dzejas krājumus, tā skaitā 2 izlases. Par savu mūža veikumu, varēja teikt, tādu kvintesenci, viņš uzskatīja to biezo krājumu, viņš pārāk biezs viņu nevarēja paņemt, bet viņš Kalna bibliotekā tas ir krājums, raksts vai izlase, precīzāk runājot, raksts. Un te blakus ir vēl viens krājums, Bezdibeņa eņģelis, kuru Leons uzskatīja par vienu no labākajiem saviem krājumiem, un, ja es pareizi atceros, par šo krājumu tādu precīzu un interpretācijas ziņā gudru recenziju uzrakstīja klātesošais Guntis Berelis. Ir tā, Gunta, vai nav? Tā viņa recenzija tā drīzāk bija esēja. Jā, paldies, jā. Papildinātajā
tajā krājumā, man liekas, ka bija tieši tikpat daudz zejoļu, cik Indija. Viņš vēl katrai. To es nezināju, ja? Tā. Liekas, ka vēl. Jā. Nu, un te vēl ir redzams otrajā rindā Dzedzieda 3 grāmatās. Kad parasti ir runa vai sarunas par to, ka latviešiem nemaz nav tik daudz tās aizliegtās literatūras vai noklusētās literatūras vai rakstām galda atvilknē paslēptās literatūras, tad Leona Dzedzieda 3 grāmatās ir, manuprāt, viss raksturīgākais piemērs vismaz dzejā, kad Leons daudzus 70. gadu pirmās puses un pat 70. gadu otrās puses sākuma dzejoļus nevarēja publicēt tāda protesta dēļ vai, teiksim, latviskās nostājas patriotisma dēļ. Un viņš bija iecerējis šos dzejoļus publicēt krājumā Laiks mest ēnu, tas ir Leona 2. krājums, bet, kā viņš pats rakstā, šo krājumu man burtiski izdevniecībā izdīcināja, un es pat domāju pilnībā no tā atteikties, bet tad skojnieks tomēr bija teicis, ka varbūt jāizveido savādāk tas krājums. Leons izdevā šo krājumu Laiks mest ēnu, un Dzedziedas dzejoļus atstāja uz nezināmiem laikiem. Un kāpēc es vēl šo Dzedziedu gribētu uzsvērt? Tāpēc, ka 3/4 Dzedziedas dzejoļu ir sarakstīti Inčukalnā. Un tikai 1/4 tā nosacīti vai nu Rīgā vai Kišiņevā. Katrā ziņā tā ir Leona Dzedzieda, Leona garīgā biogrāfijā, laika posmā nosacīti no 1971. Gada līdz 1975. gadam. Tur arī citi Leona krājumi redzami. Tā, un šeit man liekas ļoti būtiska izlase, manuprāt, viena no labākajām, ko Leons ir sastādījis. Leons ir sastādījis daudzas izlases, pārsvarā gan citautiešu, Rainis Ezers. Kad es dzirdu, kā Rainis ir garlaicīgs vai Rainis ir vāksliniecisks, tad pavaiš. Leons ir atlasījis Raina gandrīz vai teikt šedevrus, un tā kompozīcija un plus Leona priekšvārds, tā ir viena no labākajām, bet varbūt manā izpratnē subjektīvi Leona sastādītajām izlasēm. Un blakus ir tas, ko es jums jau rādīju, tātad dzīves stāsts un 33 dzejoļi. Leons kā atzejotājs, 30 atzejas grāmatas, kā arī 3 prozas tulkojumus, tā skaitā Boēciju, kuru starp citu viņš, kura dēļ viņš sāka kārtīgi apgūt latīņu valodu. Daudz konsultējās ar izcilu latīnisti Ināru Čemeri, un tas bija ļoti būtisks, kā es teicu, Leonam izdevums. Bet te ir redzamas Leona 3 lielās antoloģijas, portugāļu antoloģija, Azoru salu antoloģija un spāņu dzejas antoloģija. Leons ir stāstījis, ka spāņu dzejas antoloģiju viņam bija ļoti grūti izdot. 7 vai 6 reizes Kultūra Kapitāls viņam bija atteicis šīs grāmatas izdošanu. Beigās, kad to paņēma apgāds neputnis, tad iedeva naudiņu. Un te vēl redzamas tā saucamās, es tā vismaz saucu mini antoloģijas. Leons izdeva rumāņu 5 izcilus modernus dzejniekus un ļoti eksotiskos, par ko Māris Čaklais izteicās pat, kāpēc Leons to izdod un atzejo. Leons atbildēja vienkārši, viņi ir labi dzejnieki un personīgi patīk. Un tā ir 5 brazīļu dzejnieku tāda maza grāmatiņu sērija. Un šeit savukārt ir daļa no Leona atzījotajām grāmatām. Leonam pašam ļoti tuvs Fernando Pessoa, ļoti izcils dzejnieks,
Te es ieliku visas 3 Pessoa Leona atdzīvotās grāmatiņas. Te redzams apakšā Tudors ar Gezi īstie vārdi. Tā ir Leona pirmā atdzīvotā dzeju grāmata. Un blakus ir Nobela prēmijas laureāts Juans Ramons Jimenez Dzeltenais aprīlis. Arī Leonam ļoti, ļoti būtiska grāmata. Leonam ļoti tūs bija arī Salvadors Espriu, katalāņu dzejnieks. Turpat blakus ir Rafaels Albertino. Katrā ziņā Leona amplitūda bija ļoti, ļoti plaša. Un šeit ir Leona eseju un apceru grāmatas. Vārdu laikabiedrs, ko es pieminēju, to noteikti, tā ir tāda samērā demokrātiski uzrakstīta. Domāju, ka lielas pūles nebūtu lasīt. Tad ir, manuprāt, labākā Leona eseja grāmata Ātra neesoša daļiņa. Varat te apraudzīt šo. Un Leona Nidas, kas ir unikums latviešu literatūras vēsturē, un Leona atmiņu grāmata Mana Pārdaugava, kurai iznāca pēc Leona nāves, bet Leons šajā te Manā Pārdaugavā daudz ko pastāsta par savu dzīvi 70. gados. Nosaukums ir tāds sašaurināts, pastāsta par saviem garīgajiem meklējumiem, par tikšanos ar dažādiem cilvēkiem 70. gados. Es ieteiktu, ja ir iespēja, tad šo Manu Pārdaugavu noteikti izlasīt. Šarmanti uzrakstīta grāmatiņā. Un Leons kā bērnu dzejas un bērnu pasaku autors, es diemžēl nesaskaitīju, cik Leonam ir bērnu dzejas un bērnu pasaku grāmatu, bet esmu pārliecināts, ka viņš 10. Un lūk, šeit izdevniecībā Minerva izdotās grāmatas. Eliādes jau pieminēju, Boēciju pieminēju, Haraldu Biezo pieminēju, Maritēna mākslinieku atbildību arī pieminēju, bet noteikti paskatieties, Leons izdeva savā Minervā arī Eliasu Kanetī, vienu no Nobela prēmijas laureātiem, kurš ir rakstījis par varas izpausmēm modernajā sabiedrībā. Es tā vienkāršoti varētu teikt, vadonis vara vārds, un Leons no šī tulkojuma, tad, kad es izteicu to atzinību, kad Leons ir izdevis Kanetī, viņš teica, zini, no Kanetī man visvairāk patika eseja par Konfūciju, Ķīnas filozofu, kurā Konfūcijs uzsver, ka viņa laime ir mācīšanās. Es domāju, ka šo te mazo teikumu viņa laime ir mācīšanās nemitīgi visā mūža gaitā. Leons varēja un, manuprāt, attiecināja arī uz sevi. Vēl no citām grāmatiņām, ko izdeva Leons Robertu Mūku, mūsu latviešu emigrācijas filozofu un dzejnieku. Noteikti Leonam ļoti, ļoti tūs bija arī Eugenio Montale, itāļu dzejnieks, ja es pareizi atceros, arī, manuprāt, Nobela prēmijas laureāts. Noslēdz Leons šo te savu izdevēju darbību Minervā ar mierinājumu filozofijā. Un šeit ir redzamas dažas grāmatiņas, ko Leons izdevis, jau tātad gan Maritēnu, Leons ir izdevis arī Zigmundu Freidu, Totems un tabula, Andra Rubiņa monogrāfiju par Kantu, un te redzams arī Haralda Biezā Gaismas dievs seno latviešu mitoloģijā. Te var redzēt tās jaunās grāmatas, dažus te ir grāmata, un te ir redzamas Kentaura tēmas. 51 tēma. Tie nebija tādi, teiksim, savārstījumi vai teiksim, dažādas ievirzes raksti, ko Leons publicēja Kentaurā, bet tie bija centrēti uz kādu noteiktu tēmu, un te jūs, es ceru, ka var saskatīt, ja grūti saskatīt. Man aizņems lielu laiku nosaukt visas šīs tēmas, es te izvēlējos tādu paņēmienu,
kas, manuprāt, bija raksturīgākās kentauru tēmas. Intelektuālisms jau pieminēju, ka Leons intelektuāļus vērtēja un intelektuālo briedumu un intelektuāļa pozīciju vērtēja ļoti augstu kultūra un civilizācija, homo ludens, respektīvi cilvēki, kas spēlējās vai spēlējošies cilvēki, es nezinu, kā labāk tulkot, brīvība, ļoti būtisks numurs, valodai Leons veltīja 2 numurus, 4. un 10. Laiks un telpa, poēzija, cilvēka esība, piemēram, tur, kur es uzrakstījis intelektuālisms. Leonam, protams, bija turpinājums, lai varētu salikt visas šīs tēmas, es nometu nost kultūrā. Būtu jābūt intelektuālisms kultūrā, poēzija kultūrā, erotisms kultūrā, ironija kultūrā un tā tālāk un tā tālāk. Mākslas filozofija ļoti būtiska Leonam tēma, vara, solidaritāte, meli, ļoti interesants, patiešām tāds rosinošs šis 35. numurs, erotisms un ķermenis, arī ļoti būtiskas tāda modernisma, veritas patiesība, tātad smiekli, arī ļoti būtiska tēma dvēselē. Par šo numuru Leons bija ļoti iepriecināts, atbildības ētika, citiem vārdiem Leons to izrisināja no intelektuāļa brīvības, kura vienmēr ir saistīta ar atbildību. Un tāpēc arī varbūt šāds nosaukums, es, protams, nedaudz manipulēju, bet es pieļauju. Intuīcija arī ļoti būtiska tēma, un kas, manuprāt, arī ir ļoti zīmīgi, ka Leons noslēdza kentaura izdošanu ar 51. numuru, kas bija veltīts Sildenuma tēmai. Un šis numurs ir ļoti, ļoti būtisks, tāpēc, ka Leons te ir publicējis tādu mazu īsu raksteņu gaita kā kultūras imperatīvs. Tātad, protams, tas imperatīvs paņemts no Immanuela Kanta sfēras, proti, ka mākslinieks pārstāv kultūru tādā ļoti pašapliecinošā veidā, un ka kultūras, es nezinu, popularizēšana, tas būtu tā banāli teikt, kultūras akcentēšana ir reiz arī kultūras imperatīva aizstāvēšana. Un noteikti ļoti būtisks šis pēdējais numurs ir vēl 2 citu aspektu dēļ. Parasti, kad kāds periodisks izdevums beidz iznākt, tad redaktori vai izdevēji vai saimnieki, šī izdevuma saimnieki, īpašnieki pateicās saviem lasītājiem, izstāst arī šad tad žēlabaini, kāpēc attiecīgais izdevums ir spiests beigt savu pastāvēšanu. Leons līdz šādai, teiksim, trivialitātei nenoslīdēja. Leons tik tiešām šo numuru noslēdza ļoti cildeni, un, manuprāt, centrālais pēdējā numura raksts ir Leona raksts Viens domās nogribis, kuru Leons ir veltījis sev ļoti, 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 ļoti tuvam agrās renesanses dzejniekam, filozofam, prozistam, domātājam, Francesco Petrarkam. Leons šajā numurā ir uzrakstījis, publicējis, manuprāt, vienu no savām vislabākajām apcerēm, vai varētu teikt arī esejām, kur es jau minēju, Viens domās nogrimis par Francesco Petrarku. Par Petrarku Leons bija mieru stāstīt ļoti bieži, un ja jums ir izdevība, ļoti ieteiktu izlasīt šo te eseju, tā iemesla dēļ, ka tā varbūt ir paraugs, kā bez liekas sarežģītības vai pārgudrības uzrakstīt pat tiešām ļoti, ļoti Eiropas un pasaules kultūras vēsturē nozīmīgu personību. Un man, protams, ļoti iepriecina
ka 51. numurā Leons bija iekļāvis arī sava tuva drauga dzejnieka un atzīvotāja Jurija Kasjaniča eseju ar ļoti zīmīgu nosaukumu Neziedēšanas laiks, jeb par spoguļu nepieciešamību. Jā, protams, jāpiebilst, ka Kentaurs bija spiests bankrotēt. Un lielā tiesā varbūt bija spiests bankrotēt, tad arī, lai cik tas dīvaini izklausītos, Leona godīguma dēļ. Tad, kad iznāca Kentaura pirmie numuri, izdevēji gandrīz neviens nemaksāja autortiesības ārzemju autoriem. Leons bija vienīgais no 2 vai 3 izdevējiem, kas maksāja šīs autortiesības. Esmu lasījis Rakstniecības muzejā Leona saraksti ar vairākiem Kentaurā publicētajiem autoriem. Ļoti interesanti bija Leona saraksti ar Leviju Strosu. Levijs Stross sākumā prasīja, neatceros, 200 vai 300 eiro par savu raksta publicēšanu. Leons tad bija vēlreiz Levijs Strosam. Levijs Stross ir izcils 20. gadsimta humanitārais zinātnieks, tā maza informācija. Un beigās Leons bija pratis pierunāt, ka par Levija Strosa publikāciju samaksāja tikai 50 eiro vai 50 latus. Es precīzi neatceros. Katrā ziņā tās vēstules, kurās Leons ir korespondējis ar Haraldu Biezo, ļoti precīzi parāda, ar kādām finansiālām grūtībām Leons saskārās izdodams šo žurnālu Kentaurs. Gandrīz katram numuram sākumā bija citi finansētāji, tad Zviedrijas penklubs, tad Sorosa fonds. Ja pareizi atceros, vēl viena ārzemju institūcija. Vismaz 3 numurus Leons ir izdevis bez finansējuma, pilnīgi tātad par savu naudiņu. Un vēl vienu niansi, ko Kentaura sakarā tepat es piebildīšu, proti, nedomājiet, ka Leons bija tikai šī žurnāla redaktors un satura veidotājs un izdevējs. Tā kā Leonam un Marijai piederēja Minerva, tad Leons bija spiests nodarboties arī ar tādu prozaisku lietu kā papīra sagādāšanu saviem izdevumiem. Mūsdienās tas šķiet absolūti neticami, bet 90. gadu pirmajā pusē, tā kā es arī strādāju izdevēju darbībā, es ļoti labi zinu, ar kādām grūtībām 90. gadu pirmajā pusē nācās sameklēt, teiksim, pat viduvēju papīru, ne tikai kvalitatīvu papīru. Katrā ziņā izdevēji meklēja pa bijušo Padomju Savienības teritoriju, ar kuru vēl tolaik bija kontakti jau ar jauno Krieviju, papīru meklēja ļoti, ļoti izmisīgi. Tikpat lielas pūles Leonam sagādāja, protams, atrast tādu tipogrāfiju, kurā viņa Kentauriem un Minervas grāmatām neuzskrūlēs augstas cenas. Un visu beidzot Leons apstājās pie talsu tipogrāfijas. Talsu tipogrāfija bija tā, kas tiešām cilvēcīgi, iejūtīgi, humāni palīdzēja Leonam izdot viņa tās daudzās grāmatas un šos te Kentaura numurus. Latvieši. Es te, protams, visus latviešus vai Latvijas autorus neesmu publicējis, neesmu nosaucis, kurus Leons publicēja Kentaurā. Sākotnēji Leons sadarbojās arī ar Helēnu Demakovu, bet pēc tam es domāju, ka es nezinu, kas noteica, ka Leons pārtrauca šo sakarus ar Helēnu Demakovu. Par Leona lielo palīgu Leonam un Marijai kļuva Igors Šuvajevs. Daudzu numuru tēmu izvēlē un tulkojuma autoru atlasē. Blakus Leonam stāv Igors Šuvajevs. Man ļoti žēl, ka atmiņu grāmatai par Leonu es nepagavu nointervēt Igoru. Igors būtu varējis ļoti daudz ko pastāstīt par savu sadarbību Kentaurā un par viņa ieteiktajiem autoriem.
jo Leons Švajevu uzklausīja kā lielu autoritāti. Liela autoritāte Leonam bija arī Augusts Milts, ētikas speciālists, bet kurš ir uzrakstījis arī, manuprāt, labu, varbūt pat teicam apceri par homo ludens, par cilvēku, kas spēlējas, un par spēles, par pazīstamo Johana Heizingas grāmatu Homo ludens. Maija Kūle ir izcilus rakstus devusi Leonam filozofei par Gadameru, vienu no lielajiem 20. gadsimta filozofiem. Leons publicēja arī senākus autorus, kā Jāni Albertu Jansonu, kurā doktora disertācijas fragmentus publicēja par latviešu čekatu gājieniem un latviešu spēļu sistēmu, teātrā sistēmu. Leons publicēja Kentaurā, Janīna Kursīte vairākos numuros par mitoloģiju, par sapni. Leonam deva rakstus. Te klātesošais Guntis Berelis izcēlas, manuprāt, esejas maz, bet sākuma posmā bija. Es nezinu, kāpēc es neesmu ar tādu trekinātu izcēlis Rutu Veidemani, manuprāt, izcilākā latviešu dzejas speciāliste, kas ir bijusi mums pēckara gados. Arī Rutas Veidemanis vairākas labas apceres ir. Mazzināmā filozofe Anna Stepčenko par Rilki devusi apceres, par Novālisu, bet arī par citām tēmām. Tos draugs, protams, bija Pēteris Laķis, intervijas ar Laķi publicētas un Laķa apceres. Ivars Alksnis, Ženēvas tulkotāja institūta docents, kurš palīdzēja Leonam izdot Kentauru finansiāli, un viens pat numurs ir tāds, kur Leons ir ierakstījis pirms grāmatas, pirms žurnālā pirmās lapas, ka šo izdevumu finansiāli un morāli atbalsta Ženēvas tulkotāju institūtā docētāji Alksnis ar savu kundzi. Rikards Kūlis, Jānis Nabeisis Vējš, vairākus izcilus rakstus devis ir Kentauram. Biologs Arturs Mauriņš, ja es pareizi atceros, kurš bija ar tādu filozofējošu ievirzi. Protams, Māra Rubene 5. decembrī, kad būs Leonā 75 gadu piemiņas konference, referēs par estētisko vektoru Leona dzejā. Sarma Kļaviņa, Leona kuratore studiju gados, valodniece Skaidrita Lasmane, ļoti respektējama filozofe. Jurijs Kasjaničs devis vairākus labus rakstus, Andris Rubenis, vēl es izcēlis Kārli Račevski, tāpēc, ka Kārlis Račevskis, Kolumbusas Universitātes Amerikā docētājs, Latvijā ir izdevis grāmatiņas, bet Leonu ir pabalstījis arī finansiāli un devis vairākus savus rakstus publicēt Kentaurā. Beigās ir Raivis Bičevskis, manuprāt, šobrīd viens no labākajiem, izcilākajiem, es nezinu, es īsto vārdu nevaru atrast, Raivis Bičevskis filozofiem. Leons pēdējos Kentaura numuros Raivi Bičevski ir publicējis. Tā, citāta autoriem, te jūs varat redzēt to kvantumu. Godīgi teikšu, no tiem citāta autoriem, zinātniekiem, rakstniekiem, domātājiem, filozofiem, estētikas speciālistiem, tad, kad es saņēmu kārtējo vai nopirku kārtējo Kentaura numuru, pusi vismaz es pirmo reizi dzirdēju. Katrā ziņā publicēdams citātu rakstnieku, domātāju, filozofu, zinātnieku un tā tālāk darbus, protams, fragmentāri, Leons veica no milzīgu kultūru izglītojošo funkciju. Un daudzi no šiem autoriem joprojām nav izdoti grāmatās. Protams, Freids ir izdots, Paskāls arī,
Tiesa tā diezgan niecīgi izdots. Bet te es gribētu uzsvērt vēlreiz to Maritēnu. Leonam bija ļoti tuvs čehu disidents un augsta ranga filozofs Patočka, Jans Patočka. Leonam bija tuvs šauļos, ja es nemaldos, dzimušais ebreju filozofs Emanuels Levinas vai Levins. Leons sākotnēji viņu rakstīja Levinas, Henri Bergsons ar viņa idejām par intuīciju kultūrā. Te jūs varat redzēt, ka Leons publicēja arī antīkā laikmeta domātājus, Plīnijs vecākais, Epiktets, publicēja arī agrīnos baznīcas tēvus. Katrā ziņā Leonu interesēja arī agrīnā kristietībā. Aleksandrijas Klements 4. gadsimta autors, viens no agrīnajiem baznīcas tēviem. Leons publicēja arī Mārtiņu Luteru, Jūliju Kristevu, protams, vienu no modernā feminisma pārstāvēm. Leons publicēja izcilo estētikas speciālistu Šlaigeli, protams, Benjamins Šlejermachers, Krievu Juriju Lotmanu, Tartu, Maskavas tā saucamās semiotiskās skolas galveno figūru. Protams, Eliāde. Leonam ļoti tuvs bija Akvīnas Toms, ja es pareizi atceros, 12. vai 13. gadsimtā no viduslaiku scholastikas autors, bet Leons ļoti augstu vērtēja mūsdienu, varētu teikt, vai no jaunā laikmeta filozofs Deleuze. Sebastians Brants, viens no lielajiem renesanses autoriem. Tā ir, manuprāt, vienīgā fragmenta publikācija, kas latviski vispār ir pieejama. Sebastianam Brantam ir tāda izcila grāmata Muļķu kuģis. Leons tur fragmentu nopublicējis. Leonam ļoti tuvs domātājs Mārtiņš Būbers, latviski izdota viņa grāmatiņa Es un tu. Simonu de Beauvoiru, Bahķinu, protams, Leons ir publicējis Dilteju, kultūra vēsturiskās skolas teorijas, pamatlicēju, Jakobs Bērme, ja pareizi atceros 15. jeb 16. gadsimta vācu mistiķis. Jakobu Bērmi Leons publicēja vairāk. Viens no baznīcas tēviem, kuru Leons ļoti mīlēja un cienīja, un 2 vai 3 reizes publicējis viņa apceres, Tertuliāns, Rozanovs, ko nesen izdevā, Ignācijs Lojola, jēzuītisma galvenais pārstāvis, jēzuītisma filozofijas ideologs. Protams, te es pieliku Leonam tik mīļo un tuvo Petrarku. Ar to es nebeidzu to autoru loku, tad tūlīt pat nepagaidiet. Šeit vēl arī tātad es esmu minējis Hanna Ārente. Es ceru, ka tāds vārds zināms, gruzīnu filozofs Mamardašvili. Leonam ļoti tuvais Gadamers, vai 3 vai 4 numuros ir publicēti Gadamera darbi Heidegaru. Leons ir publicējis un īpaši, kā tas bija tā Leona Heidegara galvenā ceļš, vēl kaut kas klāt bija. Jā, tieši tā, šo mazo eseiņu un ļoti labas apceres par Heidegaru. Protams, Mišels Foucault, Leonam ļoti tuvais spāņu filozofs Ortega y Gassets. Leons ir pirmais, kas publicēja latviski fragmentus no Ortega y Gasseta, pazīstamākā darba Masu sacelšanās. Tagad tas ir izdots latviski arī grāmatiņā. Rolands Barts, protams, Umberto Eco, Kaplinskis, Bodrijārs. Ļoti interesanta parādība, tuva šamaņu teksti, Pētera Brūvera atzījumā, Indijas sutra, Ilmāra Šlāpina latviskojumā, Octavio Paz, viens no Leonam tuvākajiem rakstniekiem, gan spēles aspektā, gan arī literatūras, kā mākslas, tāda kā mainīguma kultivētājs, ka literatūra vienmēr, pasam ir tāda doma, ka literatūra vienmēr ir pretrunīga, bet tieši tas ir literatūras lielais trumpis. Protams, Wittgensteinu Leons izdeva pat grāmatā, Svētais Augustīns, viena no Leona topa figūrām, 2 vai 3 publikācijas,
Rīgā dzimušais Jesaja Berlins. Leons ir publicējis Kentaurā viņa apceri par romantismu, Sartres, Froms, Kierkegaards, Blanchot. Kā jūs redzat, te vesela virkne pasaules mērogā jaunradītāju, tā gandrīz būtu jāsaka, un dziļu domātāju, kuru vidū ir, protams, Leonam ļoti tuvais romāņu filozofs Čarans, ko latviešu lasītājs iepazina pateicoties tikai Leonam. Baltazars Grasjāns, 16. gadsimta franču domātājs. Te jūs varat redzēt arī divus pagātnes klasiķus, antīkā laikmeta klasiķus, Plutarhu un Epikūru. Plotīns, gandrīz tas būtu jau uz antīkā laikmeta beigām. Leons ļoti augstu vērtēja Plotīna filozofiju. Protams, te Maks Vēbers, bez kura droši vien mūsdienu socioloģija nespēja iztikt. Tā, šo es jums tā jau parādīju. Te es esmu mēģinājis salikt kopā tos būtiskākās publikācijas. Te jūs varat paskatīties, kāpēc es ieliku Nīčes Dionisa Ditirambus. Tāpēc, ka ļoti interesants bija Nīčes Dionisa Ditirambu priekšvārds, kurā komentētājs, manuprāt, Valdis Bisenieks, izcilais tulkotājs, teica, ka Dionīsa Ditirambi praktiski ir pretstats vai opozīcijā Zaratustras pārcilvēka idejai. Man liekas, ļoti būtisks ir Jūlijas Kristevas raksts, Eiropā joprojām populāras filozofes, feministikas pārstāvis arī, jā. Tā Fromu, Buberu, Lojolu jau pieminēju arī Berlīnā romantiskās gribas apoteoze. Un vēl gribētu uzsvērt, Leons nebija iekapsulējies tādā eirocentrismā. Kaut gan armēņi pieder pie Eiropas, bet viņš pirmais publicēja fragmentus no Narekas Grigora žēlaba grāmatas. Tagad tā ir izdota atsevišķā izdevumā. Izcils armēņu viduslaiku rakstniecības un grēksūdes tipa darbs. Izcils raksts ir Maijai Kūlei par Gadameru spēles teorijas nozīmi mūsdienu kultūrā. Eliāde arī, tas nav nevienā citā grāmatā, Eliādes Heizingas spēles un poēzijas. Arturs Mauriņš daudz palīdzēja Leonam, te es minēju divus atmiņu un paredzēšanu un dzīvības jaunrade. Šovajevam, es te tikai pieliku vienu, Šovajevam ir vismaz 15 publikācijas, plašākas, īsākas Leona Kentaurā. Leons pirmais publicē, tā vismaz tiek apzīmēts, Lielbritānijas modernā laikmeta izcilākā filozofa Džordža Mūra darba morālās filozofijas daba. Te es pieminēju to jau Petrarku. Tas nebūs viss. Ļoti būtiski tas, ko Leons Kentaurā pēdējā numurā publicēja. Tas ir viņa raksts Gēte, jeb kultūras un imperatīvs. Kultūras cilvēks, dzejnieks, rakstnieks, domātais kā tāds, kuram vienmēr priekšā jābūt un visos nodomos un ceļos un darbībā kultūras imperatīvam. Īsa esejīte, manuprāt, 2 vai 3 lapuses, bet saturiskā ziņā ļoti piesātināta. Tertuliāns par dvēseli. Leonam ļoti, ļoti būtiska tēma un autors. Dekarts dvēseles kaislība. Dekartu mēs zinām kā racionālisma vienu no tēviem. Dekarts rakstījis arī par dvēseles kaislībām. Delejs, viens no modernajiem, Gadamers, Friča Bārda, piedodiet skaidrītas lasmanis, Friča Bārdas nostalģija, ko nozīmē domāt laikmetīgi.
Svētā Augustīna atzīšanos Leons pirmais Latvijā tulko, tikai pēc tam Laura Hansone izdevā atzīšanās visu lielo ķieģeli. Pieminēja jau Vēju, kurš Leonam ar savām perfektajām, dziļajām zināšanām angļu filozofijā ļoti palīdzēja Leonam kentaura izveidošanā. Te es arī to Emanuelu Levinu, jeb Levinasu pieminēju, Bībele un filozofija, atbildība par otru, Augusta Miltu, atmiņa un sirdsapziņa, spēles ar realitāti un izdomu, Sartra brīvība un atbildība, un tās divi Ortega un Maritēns, par to jau es jums minēju, bet tajā grāmatā, ko es jums rādīju, tas ir atsevišķs raksts un neietilpst mākslinieka atbildībā. Maritēns ir rakstījis arī par radošo intuīciju un poētisko izziņu. To atstāsim. Jā. Pieņemiet, ka pa kentauru es varu runāt tikai subjektīvi. Bet manā subjektivitātē es domāju, ka ir kaut kāda liela daļa patiesības un arī būtības, runājot par tā kentaura unikālo nozīmi. Un es te uzrakstīju tādus 6 vai 7 no primitīvas tēzītes par Leona kentauru un kentauru unikālo nozīmi. Leons savu sapni, un kentaurs bija viens no lielajiem Leona sapņiem. Atšķirībā no daudziem sapņotājiem arī mācēja īstenot un īstenoja. Un Leona gan paša priekšvārdus, gan esejas un kentaura tekstus raksturo filozofiskā precizitāte un poētiskā aizrautība. Arī šī poētiskā aizrautība ir ļoti būtiska, jo kentaurā Leons jau nepublicēja tikai filozofus, domātājus, sociologus, estētikas speciālistus. Leons publicēja arī daudzus izcilus rakstniekus. Un poētiskā aizrautība, protams, bija šajā te kentaura ierosmes tapšanā un kentaura veidošanā. Bez aizrautības to nevarēja darīt, un tā bija tipiski poēta aizrautība. Trešais, ko es uzrakstīju, gara, nemitīga modrība un radoša aktivitāte. Radoša aktivitāte, protams, klišejā, bet gara, nemitīga modrība. Lūk, šī frāze ir paņemta no Leona tekstā. Leons vienā vietā ir uzsvēris, ka intelektuālim ir pienākums savu garu vienmēr turēt modrībā, nemitīgi turēt modrībā. Un tāpēc to trešo teikumu un sākumu pieņemiet kā Leona vienu no credo, kā viņš izprata savu attieksmi pret pasauli, laiku un, protams, pret savu pienākumu kultūras priekšā. Tātad gara, nemitīga modrība un radoša aktivitāte. Intelektuālisms. Neapšaubāmi Leons bija intelektuālists. Un Gundiga Zēhauza, latviete, kurā apprecējās ar vācieti un kaut kas 70. gados aizbrauca savam vīram līdz uz DDR, uz Deutsche Demokratische, Leonu pat nosauca par poeta doctus, mācīto dzejnieku. Un lūk, šim mācītā dzejnieka tipam Leons atbilst absolūti precīzi 10. tas trāpījums. Protams, tas ir paņemts no renesanses laika vai varbūt pat vēl senāka laikmetā no tādiem klišejiskiem apzīmējumiem. Bet katrā ziņā poetas dokta vai poetas doktus, vienalga kā to pavērš, tātad mācītais dzejnieks, ļoti būtiska Leona izpausme, un es esmu pieminējis vēriens apbrīnojams. Ja jūs pašķirstīsiet kaut vai 10 kentaura numurus, tad jūs būsiet pārsteigti. Es jau pieminēju, ka no tiem autoriem, ko Leons publicēja, es pusi nezināju un pirmo reizi uzzināju tikai pateicoties Leonam. Cilvēks, kuram bija par maz diennakts stundu. Leonam tik tiešām pietrūka diennakts stundu,
Tātad visas šīs dzejas grāmatas, nemitīgā tulkošana, atdzejošana, nu, plus vēl šī te izdevēja darbība. Un man liekas ļoti būtiska griba un enerģija saprast gandrīz visu. Jā, tik tiešām bija gan griba, gan enerģija Leonam. Nu, tikai varētu teikt mūža pēdējā gadā vai pusotrā, nu, saprotam iemeslu dēļ, varbūt šīs enerģijas Leonā vairs tik daudz nebija. Nu, talants kentauriskā divdabībā. Tā. Un šo es gribēju likt sākumā, bet tad apķēros, ka šis Leona rakstītais daudzkārt labāk noder no mana runājamā beigās, manas lekcijas beigās. 91. gadā Leons ir publicējis, kāpēc Latvijai principiāli nepieciešams kulturoloģisks žurnāls, nu proti Kentaurs. Pirmkārt, lai palīdzētu latviski ieskatīties tajā, ko paši varbūt latviski nemaz neprotam pateikt. Tātad citiem vārdiem tas attiecas gan arī uz zinātnisko terminoloģiju, gan varbūt no visu domāšanas sistēmu. Diezgan nežēlīgs teikums, ko paši varbūt latviski nemaz neprotam pateikt. Tātad, atkal Leons parādās, kā tāds misionārs, varētu teikt, kā kultūras vērtība, Eiropas kultūras un pasaules kultūras vērtību iniciators, reklamētājs un propagandētājs un tā tālāk. Otrais, ko Leons teicis, lai paplašinātu mūsu, es ieliku iekšā humanitārās kultūras apvāršņus. Protams, ka Leons domāja humanitāro kultūru. Un trešais, lai padziļinātu, izkoptu un veidotu mūsu nacionālo mentalitāti, un tad tas būtiskākais, atbilstīgi, Leonam ļoti būtisks vārds, jaunlaiku humanitāri intelektuālās domas un vērtību priekšstatiem. Es biju vēl paredzējis, ka es jums pastāstīšu arī par Leona sarakstu ar Haraldu Biezo un ar kādām grūtībām Leons Kentaura pirmos 10 numurus veidoja, bet, laikam tas jāatstāja citai reisei, bet vienu lietu tomēr es nolasīšu, no to arī es beigšu, un tad uzklausīšu jautājumus, ja būs, vai varbūt Leona Dunbierdi, Jurijs vai Guntis kaut ko gribēs pateikt. Tas, ko divi gudri latvieši rakstījuši par Leonu. Janīna Kursīte. Viņš, tātad Leons Briedis, iespēja pāriem savā mūžā īstenot to, kā pietiktu 4-5 radošu cilvēku mūžiem. Leons Briedis bija izcils dzejnieks, atzījotājs, esejists, 2 neaizmirstumu kulturoloģisku žurnālu, grāmatu un Kentaurs izdevējs. Un otra autoritāte Guntis Berelis. Ceru, ka neapvainosies. Leona Briežā vārdā nosauktais kultūras slānis. Pārspīlējums nebūtu ne kā citādi, lai nodēvē Leona Brieža sadarīto. Satura ziņā abi žurnāli, grāmata un Kentaurs 21, joprojām ir unikālas parādības latviešu kultūrā, kas ilgus gadus, un es pats esmu ielicis iekavās 3 izsaucējus, spēja uzturēt pie dzīvības knapi dvesošo kulturoloģisko domu. Es pievienojos. Paldies! Es, man liekas, esmu